Labdien, mani mīļie! Raidījumā ar gardu muti. Mani sauc Ints, un šodien mēs atrodamies fantastiskā vietā. Saucās Ragaciem Sedums. Sedums tā ir vieta, kur jūrnieki izklāja tīklus, var sakot, kur viņi darbojās. Šodien mums ir grillsezonas pēdējais raidījums. Un tagad tas ir pēdējais raidījums, man ir daudz pārsteigumu. Un viens no tiem ir cūkas kāja. Kā to pagatavot, pastāstīs mums tiešraidē Ints no pagājušās ceturtdienas. Labdien, Int! Sveicināts, Int, no sestdienas! Tad pastāst mums, kā to cūkas kāju pareizi pagatavot. Lai iemarinātu, lai sagatavotu kārtīgi, garšīgu, veselu, lielu cūkas kāju, viņi iepriekš ir jāiemarinē. Tas ir vismaz 2 dienas iepriekš. Un tāpēc mēs šodien to visu arī darīsim. Parādīšu, kā tas ir jāizveic, lai sestdien tas būtu ēdams viss. Mums ir ķibloki, mums ir sāls, mums ir cukurs un čupa ar visādām garšvielām. Bazilika, sasā paprika, ķimenes, citronu pipari, saldā paprika, melnie pipari malti. Tā, mēram. Tas viss jāber šī bļodā. To mēs arī tūlīt darām. No sākuma mēs iebaram sāli. Teiksim, lai būtu zināmas attiecības, 1, 2, 3, te būs 4 saujas ar sāli, kas nozīmē, ka mums vajag tikpat cukura. 1, 2, 3, 4. Rezultātā cukura sanāks mazāk nekā sāls, jo sāls saujā paņemās vairāk. Tad ar saujām mērot ir vispareizākā attiecība. Šito visu samaisam kopā. Starp citu, ar šito var sālīt arī lasi. Tieši šādā veidā, kā viņš ir, nepieliekot neko klāt. Un tagad mēs taisīsim priekš tās cūkas. Saldo papriku beram klāt. Tā dūšīgi. Citronu pipari beram klāt. Asā paprika, arī viss turpatās. Vienosimies, ka uz 4 cukuru saujām un 4 sāls saujām vajag pa paciņai, tāda kāda te Atlantā ir, visādu garšvielu. Bet klāt nekautrējoties. Melnos piparus 2 paciņas. Baziliks arī noderēs. Tā, to visu tagad ir rūpīgi jāsamaisa kopā. Tas ir garšvielu maisījums gaļas sālīšanai. Ļoti garšīga lieta sanāk, kad to sasāli. Jebkuru gaļu, pilnīgi jebkuru. Un te mēs pieliesim drusku ūdens klāt, lai sanāk putra. Siltu ūdeni ņemam, lai pakūst sāls, pakūst cukurs. Un ar to mēs to cūkas kāju visu arī smērēsim. Lai labāk tā kāja cūkas kāja iemarinējās, mēs viņu drusciņi iesim pagraizīt. Tur vēl mēs štopēsim iekšā ķiblokus. Kamēr Ints dodas graizīt cūkas pagaļkāju, es jums īsumā pastāstīšu par šīs dienas pārsteigumiem. Ar ko tad es pārsteigšu tos daudzos viesus, kas būs, jo mums ir daudz draugu un daudz fanu. Un tas šodien būs, kā jau pieminēja, cūkas kāja. Cepešu krāsnī. Tā būs zivju zupa, reņģu zupa konkrēti, tajā katlā. Mums būs kūpinātas butes, arī kūpinātas pilnīgi netradicionāli mucā. Tad mums būs nākotnes fiksējā. Mēs drusciņi uzlabosim kupātus. Man no režisora pults ziņo, kad Ints jau ir gatavs griezt kāju. Labdien, Int, jā, vēlreiz ir tā, ir. Tad parādi mums, kā tu to dari. Tā es arī darīšu. No sākuma jāsasveicinās. Labdien, cūka! Kāpēc viņi neatbild? Daram tā. Lai viņi foršāk iemarinējās, mums vajag viņu iegriezt tā kā šķēlēs. Tā, griežam. Graizam viņu tā, lai būtu konkrēti iegriezami. Tā. Tas ir pirmais gājiens, un viņš būs līdz kaut kur pusē, lai mēs tur tiekam iekšā. Var sakot, vajag tos iegriezumus taisīt, lai tā cūkas kāja galīgi neizjūk, lai kaut kur viņi turās kopā.
Tas ir uzdevums izdarīt tā, lai arī ķiploki nekrīt ārā. Int, kā tev veicās? Pamazām mēs tiekam pie rezultāta. Tā cūkas kāja jau izskatās tā sacaurumot, ka būs labi sasālījusies. Tā, sagraizītais cuceks mums guļ kastē. Tagad mēs viņu ņemsim un ar to zupiņu sālīsim. Vārds sakot, paķēpāsimies. Ņemam šito zupiņu. Re, kā te viss ir piekaltas pie apakšas. Tev viss ir obligāti jāizmaisa. Tā, lai viss ir visur. Drusku pamaisam. Un tad šitien te tajās visās spraugās visu to, kas ir sālījums, tā ar drošu roku. Visu smērējam visās spraugās iekšā, kur ir visos iegriezumos. Svarīgi ir, lai tas viss būtu iegriezts līdz kauliem, jo parasti pie kaula gaļa ir bez sāls, bez pipariem un tādu. Ka šī tāda visa liela taisa, tad, ja bez iegriezumiem taisīt, tad viņai būtu sāls ūdenī jāmētājās kādu nedēļu. Tā kā pa visām spraugām, kur tik redzam, visus vajag pārbaudīt, lai visur tiek iekšā kaut kas no šitā visa labuma. Es to daru transporta kastē, bet, ja jūs kaut ko tādu darat, tad atrodiet piemērot trauku vai liela mutes bļoda vai vēl kaut kas tam līdzīgs. Bērnu vanniņš šitai darīšanai vislabākais, ko var piemērot. Un tā viņi te pavaļājam te pa visu to, kas ir iztecējis ārā vēl. To paņemam vēlreiz iekšā. Tā, un šai visā neaizmirstamo garšu piešķirs mums ķiploki. Tās ir ķiploks. Viņus te kaut kā jāliek iekšā ir viss kaut kur. Viss kaut kur, kur vien viņus var iespraust, noslēpt, ielikt. To visu vēl var darīt nazīt. Šitā un tad ķiploku iekšā. Ietaisam iegriezumu un liekam iekšā ķiploku. Un tā visu laiku pēc kārtas pa visām vietām, kur vien var ielikt. Tad, kad tā kāja būs izmarinējusies, tad karini viņu šitā iekšā mucā, vāku virsū un kur apakšā guni. Vārds sakot, lai jums tur labi veicās, lai nelīst lietus un būšu klāt kā līka nagla. Paldies! Paldies tev par sagatavotu cūkas kāju. Brauc ciemos, mēs tev gaidām. Braukšu ciemos. Obligāti. Sienam klāt to cūkas kāju, lai mēs varam to visu izveikt procesu. Tā, varam viņu sākt kūpināt, mums ir no sākuma, bet šmorēt mums viņi ir sākumā jāpiekarinā. Mēs tagad nodarbojamies ar piekāršanu. Te kaut kur ir jādabū striķis cauri sākotnēji. Tā, te pie kaula valkam šito cauri. No sienām. Te ir striķis kopā ar drātu vai drāts vien paši, tas nebūtu būtiski. Galvenais, lai ierājas, kā viņi pakarināt. Sienā vēl šeit. Tā, lai viņi turās ar garantiju. Tā kārtīgi sasienām. Tagad viņa karāsies pie mucas vāka. Mucas vāks ir šeit. Valkam te to striķi cauri. Tā te. Un sienam augšā pie roktura. Šito visas daili. Tagad ir uzdevums dabūt iekšā tajā mucā iekāt. Tā, aiziet zuzīt jūriņā. Piepaceļam vāciņu. Diezgan grūti smaga tā kāja ir, kā 13 kg. Cūkas kāja aiziet procesā. Tagad mēs turpināsim ar zivju zupu.
Turpināmo zivju zupa, reņģe. Ņemam reņģes, viņas vajadzēs pulka. Tās tā pātro. To iekšu ārā. Nav viņas daudz. Tātad galvu nost, vēdera pušu un šitā te ar pirkstu iekšas ārā. Reņģi labi zivs, tāpēc, ka viņas zviņas nav jātīri. Tādas mēs arī viņas, šitik iztīrītas, mēs viņas arī vārīsim. Reņģis ir satīrīts. Tā, lai kūpinātava mums nestāv dīkā, mēs tur saliksim iekšā no sākuma desas. Pēc tam tajā kūpinātavā mēs liksim butas. Tagad mēs ņemam konstrukciju. Daudzstāvu konstrukciju, kurā mēs ievietojam desas. Tie ir nākotnes kūpātiņi. No sākuma mēs to cepeškrāsni pārvērtīsim pa kūpinātavu. Šim nolūkam mums būs vajadzīga alkšņa šķelda. Tagad ir uzdevums ielikt šo te konstrukciju iekšā. Ņemam konstrukciju. I wake up every morning all alone, looking at those Un shadows. liekam iekšā. I start to wonder what went wrong. Thought the love we had was strong. Will I ever get you back again? Liekam vāku virsū. Nu, atkal sagarsīs, šķelda sāks degt, grūzdēt, dos dūmus, un tas desas izkūpinās. Think I'm happy for a while, but I can't keep Kūpāti uz ātru roku ir aizgājuši uzkūpināties, tagad mēs turpinām ar zupu. Zupai mums vajadzēs burkānu un kartupeli. Daudz tādus. Zupa būs parastā zivju zupa, reņģis būs buljonam par pamatu, visi dārzeņi iekšā burkāni, kartupeļi un puravi. Nekas vairāk. Kamēr es te griežu un rīkojos, izskatās, ka tas ūdens varētu būt jau sācis svārīties. Vismaz nedaudz. Es jau varētu uz turienu sūtīt reņģes. Reņģes mēs liekam, nu visu šito uz tik maz ūdens nevajadzēs. Reņģes mēs liekam pusīti no tā, kas bija. Lai viņas tur vārās tā, klāt reņģē, liekam dīles. Zivju buljonam, jo vairāk dīles, jo labāk. Metam iekšā visu, kas mums ir. Tā. Šeit, protams, ka ir vajadzīga sāls. Ūdens tur ir litri 15, tā kā tad kārtīgi sauju var likt. Un drusciņi. Tā. Tad mums vēl te vajadzēs lauru lapas. GAP 20. Un melnos piparus. Arī tā, nepažēlosim. Un vēl mēs paņemsim puraviem, nošņāpsim pašus galus un metam iekšā. all the love I had is turned into pain. Tā, Think I'm happy for a while, vāku virsū, but I can't keep it lai tas viss vārās. to get you back again. Vārīsies, kad uzvārīsies un vārīsies minūtes 20, tad jau zivs būs gatava. Kamēr visi kulinārijas brīnumi šmorējās, mēs esam visi sagriezuši vēl, ūdens vēl vārās, cūkas kājas šmorējās, kūpāti kūp, sagriezīs butas. Tas arī ir pēdīgais šīs dienas darījums. Tā. Un iekšā ārā. Iekšas pēc tam mēs atdosim kājām. Buti nokopināsim. Tā, šito buti satīrīt. Viņi ir jānomazgā. Ņemam te ūdeni. Izmazgāsim, izskalosim šitā. Kaut kur kāds gliemezīts ir pielipis. Tas viss jānoskalo nost. Tā visa izlietne ir izskalota. Vajag noliet to lieko ūdeni nost.
Ar būtēm ir kārtība. Izskatās, ka cūks būs gatavs. Tikko pārbaudīju, jāceļ ir ārā. Es pasaukšu pāris draugus palīgā. Nāk palīgā izcelt. Paņems uz airiem. Es ceļu augšā, es likšu apakšā šito te pannu. Abā! Jā! Ir labi. Mazliet cuciņš ir sarāvies tā. Iedod plaķenis, jā. Tā, tas nost un drātīm vajag plaķenis. Cuceks ir gatavs. To mēs liekam laivā uz beņķī. Redz, cik labi cūku mēs kaut kā nocēlām. Viss ir gatavs forši. Tagad zupa jau vārās. Jāliek klāt ir visi tie dārzeņi. Obā! Puraus aiziet ēterā. Kartpels ar burkāniem. Arī aiziet turpat. Tagad vajag ņemt kausiņu un maisīt. Drusku uzmaisīsim un gaidīsim, kamēr ir burkāni mīkst, tad viss pārējais jau būs arī gatavs. Gaišie kupātiņi būs gatavi. Tūlīt ņemam laukā. Atkārtojam virtuozo triku ar izņemšanu. Kad drusciņi pastāvēs, viņi paliks drusku tumšāk, jo ar dūmiem ir tāda lieta, ka tu tikko izņem ārā no kūpinātavas, viņi ir gaiši. Un, kad dabūs kābekli, tad viņi paliek tumšāki. Tā, kupātas likšu nost pie gatavajiem veikumiem. Un tagad es likšu uz šitām pašām redelēm būtes virsū. Būtes bez nekādas sāls, bez nekā pilnīgi. Jo sāli mēs bersim tad, kad mēs viņas izņemsim ārā. Laikapstāklis paliek arvien sliktāks. Vējš arvien vairāk dzesē. Tās būtes kūpināsies diezgan ilgi. Tā, tie laikam arī vietas ar to izbeidzās. Uzliekam vēl pēdējās zivis. Noslākam rokas. Tagad visu to darīšanu mēs ceļam iekšā. Pēc brīža vajadzēs pacelt ārā un uzbert vēl skaidrs. Jo šitās sausās skaidrs, viņas kā reizes, viņas jau ir te bijušas iekšā, nedos mitrumu papildus un tās būtas ātrāk apkaltīs. Nu, par cik vējiņš pūš, visa dzēsē. Un tā, lai būtu, kur uzsildīt kaut ko, nu, būs gatavs, un pēc tam vajadzēs uzreiz jau viss neapēdīs. Lai būtu, kur uzsildīt, uztaisīšu ogles no šitā brīnuma. Ot, šitais te no apakšas piešķiļam. Nu, tā, liekam virsū. Aiziet degt. Nu, pēc brīža tur būs ogles. Jāskatās, kas ir ar būtēm. Baigais vējš gan pūs, tas diez vai būs gatavs. Vai, būtas šodien būs ilgāk kā parasti. Nekāds draugi pacietīgi pagaidīs. Tā, kas ar kupātiem? Kupātiem mums ir, mēs viņus uzkupinājām un tagad uzlikām sildīties. O, tie ir gatavi. Tas ir kārtībā. Zupa. Kas mums ir ar zupu? Zupa jāpaskatās tā. Burkāniņš mīkst. Viss garšīgs gatavs. Tā. Nu ko, draugu vēl nav. Kamēr viņi man palika no butēm galvas pāri, es iešu pabarot kājas tagad. Jāpabaro kājas ir. Kaja! Žļarkt. Nāču!
Vint! Čau, vecais! Forši, ka tu atbrauc! Jā! Man taču vajadzēja redzēt, ko jūs te esat sastrādājuši. Nu redz, tad apskatīsies ar, bet pirms mēs pateiksim tā līdz nākamajai sezonai un līdz nākamajiem raidījumiem. Un tā, dārgie skatītāji, šodien mēs atrodamies ar jums līdz nākamajai grilu sezonai, kas atsāksies iespējams jau maijā. Savukārt mēs ar jums, skatītāji, atrodamies jau tikai līdz novembrim ar gardu muti. Visu labu! Ar gardu muti! Līdz nākamajai sezonai. Jūties, draugs, kādu laimi lej, vai tu jūties, draugs, liekšai pasaulē. Kā tev iet, kā tev labi iet, kāpēc esi kļuvis nerunīgs, kā tu jūties, draugs. Daudz ir pieredzēts, kā tu jūties, draugs. Daudz ir iztērēts, kā tu jūties, draugs. Viens un izredzēts. Kā tev iet, mans draugs, vai šodien laiks ir jauks, vai acis smirds. Saules pilna sirds, kā tev iet, mans draugs, vai dvēsele vēl plauks, vai atceries. Kā tev iet, kā tev labi iet, kur lai šodien tevi sameklē. Kā tu jūties, draugs, kādu ceļu ej, kā tu jūties, draugs. Kādu laimi lej, vai tu jūties, draugs, liekšai pasaulē. Tavi zirgi vairs nepaklups uz šiem akmeņiem asājiem. Tu esi piedzimis, lai nokristu un pieceltos dienā saulainā, lai notiek tā.